1. februārī Tukumā tika atklāts jauns bērndārs. Pasākums aicināja gan nākamos šīs pirmskolas izglītības iestādes audzēkņus, gan viņu vecākus, gan bērndārza celtniekus, gan arī Tukuma novada domes vadību un visus interesentus. Mēs esam ļoti priecīgi, ka sākot jauno gadu mēs sākam ar tādu priecīgu notikumu, kas ir bērndārza atvēršana jauna. Un kā jūs smējos, Tukumā vairs tas nav kaut kas īpašs, jo gadu atpakaļ mēs jau atvērām vienu bērndārzu citā mikrorajonā, kas ir saistīts ar privātās partnerības projektu, bet šis arī ir ļoti ilgs un gaidīts projekts, un mums nemaz tik viegli ar viņu celtniecību nav gājusi, un tādēļ šodien ir īpaši prieks, ka mēs to esam paveikuši. Un pats vēl svarīgākais tas, kā nododot šo bērndārzu praktiski Tukuma pilsētā, varētu tikt arī Tukuma novadā, bērndārzu rindas vairs nebūs. Paliks tikai atsevišķi varbūt kādās vecuma grupiņās par bērniņiem, kurus arī attiecīgi par šiem citiem bērndārziem mēs spēsim izvietot. Tas ir, man liekas, tas pats svarīgākais. Jaunais bērndārs tika nosaukts par godu visu bērnu iemīļotajai Astrīdas Lindgrēnas stāsta varonei Pepijai. Vedam to Pepiju uz māju, ja? Pepijas vārds tas jau tika apspriests jau labi sen. Jā, labi sen. Tas mums bija arī blakus bērndārzā aptauja, piedāvājums, jā, kādus vārdus var piedāvāt. Tāds kā konkurss veidojās, jā, un arī šeit svinīgajā daļā arī izskanēja, kā tas tika arī domē apspriests pēc tam, jā. Un arī es biju tā, kas bija par Pepiju, jā, lai es arī nezināju, ka man būs sakars ar šo bērndārzu, vai ne? Un kā mēs to apspēlējam? Protams, krāsas, jūs jau redzējāt, ka dažādu krāsu grupas ir. Un tad meitenes radošas audzinātājas izdomāja, ka tās varētu būt odziņas. Un līdz ar to aizgāja konfekšu ogas. Ja? Un tā mēs to apspēlējam, jo grāmatā jau par konfetēm Pepijā arī ir minēts. Hei, hopsasā, ar visu jātiek galā man. Hei, hopsasā, ar visu tikšu galā. Viens bērndārs ir atvērts, bet vai nav jādomā jau par jauna bērndārza būvniecību? Kā Tukuma novadā ar dzimstību? Dzimstība tā ir varbūt tā lieta, kur mēs vienmēr gribētu, lai labāk ir, bet tas pozitīvais varbūt ir tas, ka iepriekšējā 2012. gadā mums ir piedzimis 301 bērns novadā, un tas ir par 35 vairāk, un ir nomiruši par 30 cilvēkiem mazāk. Ja? Tad šī ziņā par 60 cilvēkiem tad mūsu Tukuma novads tomēr ir kļuvis, varbūt šī bilance ir pozitīvāka. Būvniecības darbu šajā objektā veica kompānija Telms, kas ir dibināta 2000. gada martā. Sākotnēji uzņēmuma darbu veikšanas apjomi bija nelieli, bet mētiecīgi realizējot ieceres un piesaistot perspektīvas speciālistus, SIA Telms ir izaudzis un attīstījies 2007. gadā, pārsniedzot apgrozījumu 1,6 miljonu latu. 8 gadu laikā darbinieku skaits pieaudzis līdz 40 strādājošajiem, kuri savas zināšanas un profesionālās iemaņas regulāri papildina un atjauno dažādos kursos un semināros. Celtnieki, jā, Telms ļoti atbalsta arī mūs un pietiek mums piezvanīt un kaut ko palīdzēt, viņi neatteiks. Karoks jāpieliek, vai ne? Nav mums tie urbi un dībeļi un ko tik tur nevajag, vai ne? Piezvanām un tur mums Ivars pretī otrā galā. Viņš atbrauc un visu izdara. Es saku, pieliek to pašu veļas mašīnu, ja tas mums vēlāk redz viss notiek, jo visu uzreiz jau mēs arī nevaram izdarīt, ja. Tiešām atliek tikai piezvanīt un viņi ir klāt. Kompānijas veikums šajā objektā bija liels, bet arī dāvana jaunajam bērnu dārzam bija liela. Labdien visiem! Diemžēl vadības nevarēja ierasties, bet mēs esam ieradušies, lai vadības vārdā pateiktos visiem par sadarbību un atbalstu. Noteikti jāuzsver arī tas, ka kompānija Telms ir uzcēlusi vienu no modernākajām pirmskolas izglītības iestādēm Tukuma novadā. Zinot, kā ir padomju laikā celti šie bērndārza tipveidi, ja, vienā telpā ir viss, ja, gan gulēšana, gan ēšana, gan rotaļāšanās, gan mācīšanās, ja. Mums tas viss jau ir daudz skaistāk. Mēs guļam atsevišķā telpā, mēs mācāmies atsevišķā telpā un rotaļājamies, ja. Ēdam zālē, lielākie bērni, ja, mazākie gan, protams, vēl savā grupiņā, ja.
priekšrocības vēl ir skaista liela šī aktu zāle, sporta zāle. Mums ir mākslīgie kalniņi veidot, lai ziemā nav jāiet ārpus teritorijas. Mums ir sporta laukums laukā un ļoti lieli un plaši rotaļu laukumiņi, kur rotaļu iekārtas ir veidots mazākajiem atbilstoši viņiem, lielākajiem atbilstoši viņiem atkal no drošības viedokļa. Mums ir gumijas segums, lai droši krīt taču un gāžās viņi, vai ne? Tā kā ir un drošības sistēma laba, ja? Tā kā ir ļoti padomāts taisni par bērniem.